Labdien visiem! Man sauc Normunds Ozoliņš, un es atkal gribētu padalīties ar jums, ar to, ko tas kungs man ir devis. Un pēdējais video bija tas, ko es ierakstīju kā Ziemassvētku sveicienu, kas bija tāds ļoti optimistisks, ka nākošais gads būs gaviļu gads un svētki, svinības un tā tālāk. Ja. Bet aizvakar es redzēju sapni, kas bija visai mani izbiedēja. Šis jau ir 4. sapnis par karu. Un aizvakar es sapnī redzēju kara zirgu. Es redzēju jātnieku uz kara zirga, un sapnī tas zirgs vienā sekundē pārlaidās no vienas debes malas uz otrai. Tas bija redzams pār visām debesīm. Viņā rokās bija atvērsts zobens, un viņš sēdēs zirgā, tas jātnieks, un tas zirgs tā pārlaidās no vienas debes malas uz otru, un es biju izbiedēts. Es pamodos diezgan nobijies, un es saprotu, ka šī jau ir 4. reize, kad atkal tas pats, tā pati vēsts. Un pirmā vēsts, kad es redzēju šo sapni, tas bija vasarā. Tas bija vasarā, pati pirmā bija pavasarī, aprīlī. Tas bija sapnis, kur es izsūtīju arī cilvēkiem, es nezinu, kā viņi reaģēja, bet, es izsūtīju. Līdz šim ir tā, ka nav atbildes nekādas. Vispār cilvēki neatbild neko. Daži, ļoti nedaudz. Un, kad tev neko neatbild, tad ir 2 varianti. Vai nu viss ir saprotams tik tā, ka tev vispār nekāda paskaidrojuma nav vajadzīga, vai tev uzskat par galīgu muļķi, ka tev vispār nav vērts atbildēt. Apmēram tā. 1 no 2. Un es parasti sūtu to sapņus, bet atbildes ir ļoti, ļoti minimāls. Es nezinu, ko cilvēki par mani domā. Varbūt ko otro variantu. Ja? Lai viņi domā, ko viņi grib, bet man ir jādara tas, ko Dievs man liek darīt, jo par to man nāksies atbildēt viņu priekšā. Jo ir rakstīts, ja tu saņem vārdu no Dieva mutes, tad tev tas vārds ir jādara zināms. Jādara zināms. Un tas, ko viņi dara, vai klausa, vai nē, vai kā viņi reaģē, tā ir viņa problēma. Tava lieta ir darīt to zinām. Jo vārds tiek dots tev nevis tāpat smukuma pēc, bet lai tu būtu kā kanāls vai instruments vai mēdījis pēdiņās, ja, caur ko Dievs varētu aiznest to vārdu cilvēkiem tālāk. Un tātad tas sapnis šā gada pavasarī, kas saucās atomelektrostacija. Tajā sapnī es biju kā tāds novērotais tādā necilā būdiņā pie milzīgas atomelektrostacijas. Un tur cilvēki kaut ko trenējās, tādas kā mācības veidoja, un tur bija mācību trauksme, un pēkšņi atskan kārtējā mācību trauksme, un es ieskrienu telpā, tajā komandu telpā, kur darbojās viens inženieris baltā halātā, viņš kaut ko izmisīgi cenšas apturēt, izlabot, bet es saprotu, ka viņam nesanāk. Un es viņu mierinu, tā jau tikai mācību trauksme, viņš tā pagriežās pret mani ar tā cieši skata. Viņš saka, šoreiz tā ir īstā. Viss notiek pa īstam. Es saprotu, ka viss notiek pa īstam. Un es bēgu prom no turienes un es meklēju kādu transportu un nevaru atrast, un tā es pamodos un saprotu, ka, redziet, saprotu, ka pravietiski ir par šo konfliktu pasaulē, kad Irāna grib attīstīt tas kodola tehnoloģijas un tās miermīlīgās kodola tehnoloģijas pārvērtīsies konfliktā, kas atraisīs konfliktu pasaulē. Un nākamais sapnis bija vasarā,
kuru šajā sapnī es biju atrados rudenī, kas saucās Ātrais lapkritis. To es arī izsūtīju cilvēkiem. Un šajā sapnī tātad es redzēju, kad ir ražas novākšanas laiks, bet tā raža notiek dīvainā veidā. Nokrīt gan lapas kokiem, gan ābolu vienā mirklī, vienā rāvienā. Un es saprotu, ka tas ir saistīts ar kaut kādu dabas, kaut kādas saindēts tur viss ir. Es saprotu, ka to nevar vairs ēst. Un tā ir kaut kāda anomālija, kas notiek. Un man uzrodās blakus kaut kāds puisis, kurš saka, viss jau ir labi un nevajag uztraukties, tā gadās. Un es saku viņam, tā negadās. Tas nav nejauši. Tā ir zīme par kaut kādām briesmām, kas notiks ziemā. Tā es viņam tam puisim teicu. Viņš man teica, ko tad tur, jā. Un es saprotu, ka tas sapnis bija kā zīme par kaut ko uz priekšu, nevis rudenī. Un tad trešais sapnis bija tas, ko es jau ierakstīju kā tādu pravietisku vēstījumu Izrēlē, lai viņi neiesaistās, jo, redziet, tā problēma ir, kad Bībelē mēs redzam, kad Izrēla ir izcīnījusi uzvaras aizstāvoties, nevis uzbrukot. Bet ja viņu uzbruks tagad Irānai, viņa uzbruks, viņa būs agresors. Ja? Viņa sāks pirmā. Un redziet, tas kungs vienmēr ir aizstāvējis savu tautu. Tā uzvara ir panākta aizstāvoties, nevis uzbrukot. Ja? Dievs nav agresors. Dievs nav jaunās derības, jaunā derība nav agresora derība. Tā nav ar miesas alkoņiem un asinīm un līķiem. Nē. Ne ar spēku, ne ar varu, bet ar manu garu, saka tas kungs. Un redziet, tāpēc šī agresija, kas tiek plānota, viņa nenāk no Dieva. Tā neatrisinās lietas pasaulē, bet sarežģīs vēl vairāk. Un mēs redzējām, kad tika sūtīti zēni no Latvijas negribot. Latvija negribēja, bet viņai bija jāsūta. Un viņas veda mājās sakrūpjotas. Un viņas gribēja vēl to lietu noslēpt, ieliekot viņas tādā kā ūdenī, lai nevar redzēt tos sakrūpļojumu vietu. Iespējams, žurnālistiem liks pataisīt visu to lietu labāk un neredzamāk, mīkstāk un tā tālāk, viss tās briesmas. Un saprotiet, un ceturtais bija šis kara zirgs aizvakar. Dīvaini. Un es arī tā domāju, bet kā tas ir, ko Dievs deva man Ziemassvētkos arī tādu vārdu, ka nākamais gads man par cik 50 gadi, tad jubilejas gads, atlaišanas gads, un katrs atgūst pazaudēto un tā. Tas iespējams attiecas vairāk uz mani personīgi, jo tas nākamais gads arī būs manas atgūšanas gads, kad es atgūšu arī vairāk kalpošanas iespējas, un arī tur bija rakstīts par bazūni, ka tai jāatskan visā zemē, un redziet, ka briesmas viņas tomēr darbojas Dievam labvēlīgi. Redziet, Dievam darbojas ne tikai labas lietas, bet arī sliktas lietas par svētību. Mums nāk draudzē par svētību, jo ir kaut kur rakstīts tā, ka bēdās tie tevi meklē. Un bēdās viss zaudē savu, tas, kas mums līdz šim bija, kaut kas nozīmīgs, mēs to brāli nevaram panest un paciest, un viņa tur, ko viņš teicis, mums tas nepatīk, un viss kaut kas mums nepatīk, mums viss tās muļķības, kas mums iepriekš likās lielas, tagad vairs lielas neliksies, jo mēs būsim spiesti nākt kopā lūgties.
tās problēmas iespējams neskars tik daudz fiziskā veidā Latviju, ja Latvijā karš nebūs. Bet ziniet, ka katra karš izraisa ekonomiskās problēmas, vai ne, būs degviela un pārtika dārgāk, un atkal būs inflācija un depresija un krīze un viss sekas, vai ne, karš neko labu neizraisa, taisn otrādi. Ja? Un cilvēki būs spiesti meklēt Dievu, nāk kopā un lūgties, un nebūs cita varianta. Ja? Un tādā veidā tas būs labs pļaujas moments tam kungam par dvēselēm. Būs, ja tumsība apklāja tautas, gaisma spīd tumsībā, nevis gaismām. Ir vajadzīga tumsība, lai gaisma spīdētu. Un tad to var redzēt daudz skaidrāk, un jo lielāka tumsība, jo skaidrāk gaisma ir saskatāma. Tā iespēja, glābšanās iespēja. Un lai Dievs to svētī un palīdz saskatīt nākamajā gadā ikvienam. Āmen. Lai Dievs svētī.